Sarkanai komandai Edgars Masaļskis. Un Edgars Masaļskis sarkanās komandas vārtos. Viņa pārnieks būs Nauris Ēnkuzēns. Un Roberts Petrovīckis izpilda pirmo metienu. Ar ģitāru laukumā dodas Roberts Petrovīckis. Labi, ka nearspīd vai motociklu. No jā, tas viņam būtu nedaudz riskantāks pasākums, jo es domāju, uz slidām viņš tomēr jūtas labāk un arī ar kokeinoju, protams, darbojas. Daudz labāk nekā ar ģitāru, kaut arī iespējams spēlē ģitāru Roberts Petrovīckis. Un šobrīd Nuja netiek nolaist uz ledus, nokrits tagad. Un kritienā mēģināja Petrovīckis. Neizdevās trāpīt vārtos. Bet par māksliniecisko izpildījumu, es domāju, 5 jāliek. Es gan nezinu, kāda ir augstāka atzīme, bet nu tomēr. Un šeit droši vien tagad aizlidošanā būtu jāvērtē gan atraktivitāte, gan arī rezultāti. Jā, divi dažādi. Vēlreiz, Roberts. Nu tagad tālāks ieskrējiens. Varens ātrums. Edgars Masaļskis. Labi komanda. Viņš jau tā speciāli pagaidīja, lai tā ripa līdz vārtu līnijai aizslikt, un tā tu apturēja. Nu šobrīd rezultāts konkursos ir 4-2. Redzam, apgriezās Edgars Masaļskis vārtos. Brāļi Andris. 4 piecinieki ir Līdz piecinieki atomērē arī gaidīts. Un dzirdējām arī Edgara Masaļskis komentāru. Jā, nu šeit varētu būt nedaudz nopietnāk cīņu. Redzēsim, ko Lauris Dārziņš ir iecerējis. Arī viņš pagaidām nenolaid paklupa uz zilās līnijas. Aizķērās Lauris Dārziņš, bet ripa atkal uz Nojas lāpstiņas. Un Ervīns Mušakovs tomēr neļauj ripai šķērsot vārtu līniju. Jā, tā ripa patiešām nav pielīmēta pie Nojas. Jā, nu tā tiek Treneri brīnās, noturēta ar kuru laiku viņi to iemācījās. Viņam taču nav laika, viņam laika jāatradē. Parasti šāds triks, man liekas, iemācās bērnībā. Kad dažādi šādi triki tiek darīti. Ar vienu roku šobrīd Lauris Dārziņš dara tieši to pašu. Ripa šobrīd nokrīt no Nojas lāpstiņas un tagad būs... Kas vienreizēs bija Laura izpildījumā. Un tā... Bet tu kā pārdomā. Musulis ieliek 4 un Aiz arī ieliek 4. Balto komandu šeit vēl kā 2 mūziķi. Un Nuju un Roberts Petrovīckis. Lai parunātu. Redzam vārtu gumu un Ervīns Mušakovs pats. Aleksandrs Niževijs pret Ervīnu Mušakovu. Protams, arī emociju vilni šeit. Un daudz ko droši vien līdzutē arī sagaida no Aleksandra Niževija. Principā viņam varētu būt visgrūtāk, jo viņš tik daudz ko jau ir rādījis spēļu laikā, kas robežojas uz trika robežas. Bet šobrīd ir jāizdomā vēl kaut kas jauns. Redzēsim, ko Saša parādīs. Caur kājām tiek vadīta ripa. Ervīns Mušakovs atvaira. Saša, atceries par ceļiem. Par ceļiem, pareizi. Un par to gomeklīti. Ledus nav labs, kurš lēja ledu šodien? Te nav skars lēja ledu. Un mēģināja. Saša visas savas atrakcijas ir atstājis pretinieku vārdsargiem. Savējos viņš pasaudzēja. Я уже не знал, что придумать после Лауриса. Viņš pēc Laura vairs nezināja, ko lai Ты все izdomā. время вспоминал, что Интерс говорил про эти колени, потому ты так на прямых ногах ездил все время. У меня вообще задача была доехать до вратаря. Сегодня большое напряжение очень. Посмотрим оценки до твоего доезда. Lūdzu atzīmes. Žūrija ļoti neapskaužamā situācijā. Un Lauris Dārziņš bija žūrijas pieslēdumais. Edgars Masaļskis atkal vārdos. Oļegs Sorokins gribēja, bet sākumā Tailes Arnesons. Jā, tā var Arnesons būs. Oļegs Sorokins droši vien pietaupa beigām baltā komanda. Un redzēsim, ko Tailers Arnesons.
mēģināja pārsteigt Edgars Masājs. Un šobrīd aizmet nulli prom Edgars Masājs. Eleganti! Tailers Arnesons lēnām ieraida ripu pāri uz lēnas. Here, you have 1-5, you have another one, you have 1-4. 3 piecinieki un 1 četrnieki. Vēl turpināsies pēc pasākuma. Tagad dosim vārdu sarkanai komandai. Sarkanā komanda Mārtiņš Karija. Nu, Mārtiņš Karija pret Ervīnu Mušukovu. Šeit šobrīd tiek domāts tas, ko varētu parādīt līdzutējiem. Acīm redzot. Jo nedaudz... Un šobrīd Mārtiņš Karija ticis pie savu darba rīka. Mēģinās pārspēt Ervīnu Mušukovu. Pirmais mēģinājums saslido garām ripai. Viņam tā ripa nepatīk. Viņš ar divām varētu, jā, tā arī ir divas vādē. Pirmā ir arī otrā. And the second chance. How many backs you need? Un šobrīd Mārtiņš Karija dodās uz vārtiem. Un arī no nētās puses. Un elegants žests tiesnešu virzienā. Un arī publikā, es tā pusē. Un par to droši vien būs piecinieki visi. Jā, visi 4 piecinieki, tur šaubu nav. Galvenais ir paklanīties pēc uzstāšanās. Īstajā brīdī un uz īsto pusi. Maybe next year I'll try more. Okay, threshold. Okay, paldies. Liels konflikts pie tiesnešu galdiņa, kamēr Jānis Sprukts. Arī nav viens šodien uz šo pasākumu. Jā, nu. Saška. Šobrīd Oļegs Sarokins izpildījis pēcspēles metienu, nu, soda metienu droši vien, ka tā būtu precīzāk. Un publika pieprasa pirueti. Jā, no Oļegam Sarokinam izskatās, ka nav īsti varianti izvairīties. Nu, garām. Efektīgi gribēja ieraidīt ripu vārtos Oļegs Sarokins, bet netrāpīja. Pret nav Rēnkuzēnu šobrīd Oļegs Sarokins. Šobrīd jau Arēna Rīga pieprasa piruetu visai skaļi. Vispār Armāns ir neliels provokators, patiesībā. To negaidīja neviens. Un arī Oļegam Sarokinam raksturīgais žests pēc gūtajiem vārtiem. Tas bija mājas darbs. Šeit tas rezervis soliņš sagatavot darbu. Bija laicīgi sagatavojies savam priekšnesumam Oļegs Sarokins. Sanāca tā, kā tu biji ieplānojis šajā priekšnesumā? Baigi pārāk ātrums liels bija. Ar ko tas varētu būt saistīts? Ar 3 brīvdienām varbūt. Ko tu darīji 3 brīvdienās pastāst? Gaidīju šo vakaru. Vai tev patīk, ka īša? Man vispār ļoti patīk latviešu meitenes. 4 piecinieki. Nu šeit, es domāju, vismaz pagaidām uzvar baltā komanda. Pagaidām, jā, tā varētu būt. Pret šādiem numuriem. Nu šeit Lauris Dārziņš šeit viņiem varēja stāties pretī.